Ko dāmas un kungi, cienījamie skatītāji, Oskars ir atgriezies eterā. Nē, tas joks tāds. Kā jau redzējāt bildē, nepaspēju uzfilmēt, tāpēc dumšs palika, un tur nav ko filmēt, tur ir bardaks. Mini Coopers ir bye, aizgājis, beidzot. Es pat īstenībā nemeklēju nevienu, tāpēc, ka man nebija laika tam. Vienkārši vienu dienu pie čalas pieklāvēja pie darbnīcas un prasīja, kam te tās mašīnas ārā mētājās. Un tad es viņam piedāvāju Mini Cooper, bija doma, ka vakardien savāks, bet netika. Tad sanāk tā, ka beigās šodien man uzrakstīja un viņš viņu savāca. Atdevu vienkārši tāpatās, bez motora, bez kārbes, bez diskiem, jo diski paliek tomēr ar jaunām riepām un tie jau ir kā aizrunāti. Paliek tad motors, kārba, to es pēc tam skatīšos, izdomāšu, ko es darīšu, bet tas tāpat ir ieraksts otrā pusē pagalmā. Bet vismaz beidzot ir superīga rūme tagad. To man sen jau vajadzēja izdarīt. Jā, zinu, vajadzēja izdarīt, bet nebija laika, visu pasūtījumiem, visu. Tad ir tagad nedaudz mazas pārmaiņas, būs ārpusē, sildītājs tiks pārvietots citur, jo, kā jau es teicu, tiek skatījušies pirms tam video tādu kā storage boxu, nezinu, glabāšanas vietu, teiksim tā, visiem tiem materiāliem, visam pārējiem, kas nu stāvēja šī pusē, jo man uz doto brīdi viss ir salikts manā atpūtas vietā, teiksim tā, džakūzī arejā, ja? Un tur viss ir pārbāzts, bet gribās tiešām tā, lai ir zolīts. Tā šī pagalma visa daļa, viss tur ir pasmuko, tāpēc sildītājs jāizdomā būs kur. Tur es viņu nelikšu, es vēl varētu viņu pārlikt tur, bet jāskatās, tur atkal vajag brīvu, lai nav tā kā materiāls, teiksim tā, maisīt pa kājām. Tas ir viens. Otrs. Tas vēl skatījās video, atcerās, man ir CNC. Tad beidzot tomēr. Tagad man tiešām rūmas ir vairāk, tāpēc, ka es to sienu izņēmu ārā. Tad doma ir atbrīvot rūmi, tur pie tā nosūcēja un tur arī ielikt to CNC, un tajā pašā laikā, kad es strādāju, viņš arī var strādāt, viņš var uzmest aci, viss pārējais, un kopējais nosūcējs būs. Bet tur arī būs mazas pārmaiņas, jo gribās tomēr, man ir cilvēki, kas prasa lietas, vai es varu uztaisīt ar CNC. Es varu, bet tajā pašā laikā es nevaru, jo viņš man ir konservatorijā, un tur arī ūdens šeit tad visu gāžās, un tomēr negribu, teiksim tā, diezgan salīt viņš man izmaksāja, un negribu viņu, teiksim tā, sačakrēt, lai viņš salīst, ja. Tāpēc to mēs činīsim tur iekšā. Kārtējās pārmaiņas atkal Oskaram. Bet, ja tas nes naudu, teiksim tā, tad jā, to mēs liksim tur, un vēl vienu pīču. Kas skatījās šortu, galds. Tad tagad filmēja kameru, lai es varētu ar telefonā skatīties un parādīt. Galdam kājas. Izvēlējos kaut kādas 5 vai 6 kājas, un man vajag jūsu padomu. Tad sāksim pirmās kājas. It kā varētu. Tādas zolīdas resnas ir, būtu, varbūt. Jo man ir gandrīz vai 10x10 Iroko, jo kājas tiks taisīts ir no Iroko. Tad, ko jūs sakat par A ideju? Jā, A ideja, nē, ejam tālāk. B ideja. B. Interesantāks, kaut kas savādāks, ar zolīdiem savienojumiem, nekādām skrūvēm, kā jau es teicu tajā šortā. Arī varētu, bet man arī liekas, ka tomēr B nebūs tas, kad gribās kaut ko savādāk. C. Viens čalis atsūtīja uz Messenger pa kājām. C. Arī varētu. Ļoti interesants, kaut kas savādāks. Nav pat, teiksim, tā redzēs nekur. Varētu arī tādas. Močiem tālāk. Tad ir D. Man kaut kā patīk vairāk D. Ko jūs sakat par D? Tik resnu es nevarētu uztaisīt, bet es varētu uztaisīt, salīmēt kopā 4, tā lai viņš sanāk aptuveni 15x15 vismaz. Un tu kaut kāds septītniec izmačīt cauri pa vidu ar kaltu smuki izkalt. Tiešām, kaut ko savādāk es gribu, kas ir tiešām cilvēks paskatās un tas ir pasmuko, tā ir māksla, teiksim tā. Tad vēl ir E-kājas. Izskatās šādi. Ko arī varētu. Bet, protams, tikai no koka nekāds metāla kājas, nekas tam līdzīgs nebūs. Un, jā, un tām E-kājām arī interesanti. Bet arī tajā pašā laikā taisīt, piemēram, tikai uz tapiņām. Nekādām skrūvēm. Tā, tiešām, tapām vai šito te vajag nopirkt
Tas biskvīt joint ir, to varētu paņemt. To vēl būtu viegli strādāt. Un tad mums vēl paliek F kājas. Izskatās šādi. Un tās ir tādas, vienkāršākas kājas. Manā uzskatījumā. Es domāju, ka es labāk gribētu palikt pie D kājas. Bet, teiksim tā, es tagad vākšu votus. Komentējiet, kā jūs domājat, kuras kājas būtu labākas galdam. Galda izmērs būs, varētu teikt, ka būs aptuveni 66 cm reiz maksimums 1,10 m. Normāls, tiešām, normāli lieluma izmēra kafijas galdiņš. Un biezumiņš mums būs, biezumiņš būs 3 cm uz augšu. Man jau viena virsmiņa, viena pusī būs salīmējusies. Likšu otru līmēties, gan jau vai uz nakti vai rītā, un pēc tam evalēsim, un tad es sākšu taisīt video tam galdam. Bet, jo kājas arī būs no Iroko kājas, mēs tam teicu, Iroko krāsa ir brūns, zeltains tāds. Viņš mainās, viņš dažādāks ir, jo pa vidu ir gaišāks un no sāniem tumšāks, viņš būs ļoti, ļoti interesants. Un tāpēc man ir jūsu palīdzība, lai izdomāt, kādas kājas mēs varētu uzmačīt, vai ne? Tad par to arī šis video. Maziņš šīs video vienkārši nav man bijis laika neko filmēt, tāpēc, kad es joprojām sitos ar dēlīšiem, un šeit man top arī apaļš galašķiedras dēlītes top priekš klienta. Var uztaisīt apaļu. Smuks, tiešām zolīts, izzāģēts ar lenzāģi un noslīpēts pie stacionārās slīpmašīnas. Tāds foršs smukiņš. Cik tu biesas man esi vispār? Piecīts. Jā, tā kā tā. Tad taps, foršaki bidaki, es tā ceru, ka man sanāks par kasti es neko nefilmēšu, pa sienas gan es sākšu filmēt, jo tā ir stela, tur vēl šis tas būs jāiegādājās un tad jau aizies. Tā kā tā, mīļie skatītāji, vienkārši maziņš šīs video, vai ne? Ceru, ka jūs neapsēdāties dīvainā, nepaņēmāt kafiju vai tēju vai čipšus vai aliņu un gribējāt ilgi skatīties, bet šitais video nebūs ilgs. Tas vienkārši tā man vajag padomu, jo es nevaru izdomāt tiešām par tām kājām, bet piekomentējam, uzspiežam laiciņu, kas grib piesako. Varbūt arī man jau teica, ka darbnīca jāpalielina. Nē, nepalielināsim, pietiks pagaidām ar to pašu, kas ir. Pagalmā ir rūma, bet pagalms ir jāstāj arī tomēr, teiksim, tā vasaras sezonai barbekju, bērnam, kur spēlēties. Un tu savādāk, es pa visu pagalmu uztaisīšu savu darbnīcu klātī, un beigās, kad būs jāizvācās, tad būs tūt liela. To mēs nedarīsim. Labi, paldies, ka skatījāties. Tiekamies!